Daudz cilvēki saka, ka viņi strādā ar sevīm, lasa grāmatas un nodarbojas ar pašizaugsmi. Un es biju tajā pašā kategorijā. Es ar gadiem lasīju visādas foršas grāmatas un klausījos podkastus un visi šie koncepti, enerģija, mīlestība, atmošanās. Tas viss piedod tavai dzīvē tik foršu garšu, ka tev liekas, ka patiešām tu tagad esi atmodies un viss ir forši un plūs tā reizēm. Tāda iluzora, tāds stāvoklis iluzors, vai ne? Bet īstenībā tur visas tās emocijas, problēmas, kas mūsos šeit sēž, viņas jau nemainās pa lielam. Un tā problēma ir tāda, ka tu ar prātu nespēji viņām tur piekļūt un izmainīt. Un kāpēc? Tas ir tieši tāpēc, ka tava zemapziņa kādreiz bērnībā visādās situācijās un momentos, ka tev bija jāizdzīvo, viņa pieņēma konkrētus lēmumus, tu pieņēmi konkrētus lēmumus par sevi, pat neapzinoties, kā tas tieši notiek. Un tās emocijas kļuva ieslēgtas tur, un tas viss ir ar plus zīmi. Atceries, viss, ko tava zemapziņa priekš tevis ir darījusi, nolēmusi, viņas prāt tas ir ar plus zīmi, lai tu izdzīvotu. Piemēram, bērnībā tevi noniecināja, tevi kaunināja, un tu pieņēmi, ka tu esi maziņš, niecīgs, tu pieņēmi vienmēr uzstādīt cita cilvēka vajadzības un emocijas par pārākām, jo tev bija jāizdzīvo. Tavai zemapziņai tas ir ar plus zīmīti. Tur neko nevar darīt, un tagad, 40 gadus vēlāk kaut vai, tu par to domā, bet tu tāpat nespēji to izmainīt Nav tev apzinātajā prātā tāds slēdzīts, ar ko to visu atslēgt un pateikt, no šī brīža es esmu ļoti vērtīgs, un tagad man ir vienalga, ko par maniem visi saka, jo tā sajūta jau tur ir iekšā. Viņi ieslēdzas vienmēr, kad tev kāds kaut ko pasaka, tev vienmēr liksies, ka tevi kritizē, jo tas iekšējais kritizētājs, tā sajūta jau tur ir ieslēgta, un viņi ir ar pluszīmi. Un to var izmainīt tikai reāli ejot sesijā ar terapeitu un tiekot līdz tai problēmu saknei un samainot to emocionālo stāvokli un apzinoties pa īstam, kas tur notikās. Jo tikai apzinoties to, var arī to lēmumu tagad mainīt un sākt justies savādāk. Un es to redzu sesijās ar klientiem visu laiku. Klients atnāk ar kādu konkrētu problēmu un mēs ejam iekšā, ejam zemapziņā un bieži vien tas viss aiziet pavisam nesaprotamā, nezināmā, neparedzamā gultnē, un tas īstais notikums, kur tas viss sākās, sākotnēji klientam bija pat nezināms, jo tā zemapziņa jau nomaskē, viņa nomaskē visu. Viņa arī negrib, lai tu tiec tam klāt, jo tavs prāts, tas, ko tu domā ar kreiso puslodi smadziņu, kur notiek visas loģiskās darbības, valoda, konceptu apstrāde, viņi jau filtrē visu, un viņi arī filtrē tevis pašas, kā teikt, mēģinājumus kaut ko izdarīt. Tur viss tiek bloķēts uzreiz. Zemapziņa ir uzstādījusi tā, ka ir bez maz vai bīstami priekš viņas, ka tu tur sāks kaut ko mēģināt tur manipulēt ar sevīm. Bet tad, kad to dara cilvēks otrs, hipnozes laikā, ir visādi veidi, kā mēs varam piekļūt tai zemapziņai pa taisno klāt. Tas kritiskais faktors smadzeņu kreisās puslodes tiek vājināts, un mēs varam sākt tikt klāt zemapziņai. Viņa atveras arvien vairāk. Tu sāc atcerēties vēl vairāk visādus notikumus, kas ikdienā ir pat pazuduši no tavas apzinātās tādas atmiņas, jo viņi tur bieži vien ir tā nobāsti, noslēpti. Un tad, kad mēs tiekam līdz tai saknei, tad ir bezmaz tāds šoks bieži vien klientiem. Es vispār biju to aizmirsis, un tas šitas tā ir, kā tas bija, vai ne? Un tad tiekam tur līdz kādiem gadiņiem, tur 5, 4 vai 3, un tad tu redzi, vot šeit es sāku sevi noniecināt, šeit es pieņēmu, kad dzīve ir super nedroša, jo bija tāda un tāda situācija. Tur, piemēram, mamma nebija klāt un tas notika. Un tad to visu superīgi izanalizējot,
un apstrādājot gan no emocionālās, gan no apziņas puses, tad tu vari beidzot pieņemt reālu lēmumu, ka tu tagad turpmāk darīsi savādāk, ka tu jutīsies savādāk, un mēs arī mainām visu emocionāli. Un bieži vien notiek tādas kolosālas emociju izlādes, to var enerģētiski pat just ķermenī. Nežēlīgi spēcīgas emocijas, viļņi, viss kaut kas. Tā kā jā, vieni paši to izdarīt, diemžēl mēs nevaram. Mums vajag speciālista palīdzību, kurš ir trenēts un kurš zina, kā to sakni atrast, un tikai tā var izdziedināties pa īstam un sākt dzīvot uz pilnu krūti. Tā kā, ja tu esi ieinteresēts un ja tas tevi uzrunāja, tad nāc uz izaugsmesterapija.com, izvēlies brīvo konsultāciju, un es tev parādīšu, kā tas viss notiek, un sāksim strādāt.